Tā, Elvis, mēs tev uzdosim šodien 5 jautājumus. 4 jautājumus, uz kuriem tu neesi sagatavojies. Esi gatavs pirmajam jautājumam? Jā. Ok. Kāds ir visdīvainākais priekšmets, ko nejauši esi atradis klienta automašīnā veicot remontdarbus? Nav tāda. Tu vari paprasīt kolēģiem palīdzību. Es naudu esmu atradis nenormāli lielu, kad zvanījām klientam. Cik? 10 pakas, laikam, bija salikts Bardačokā vienkārši. Atdevi? Da, nē, iebāzu kabetā, protams, ka atdevu. Ok, skaidrs, bet tad sanāk tu rakājies pa klienta automašīnām? Nu, nē, tas ir, teiksim, tādā gadījumā, ja ir jāmaina salona gaisa filtrs, tev negribi jāatver Bardačoks dažām mašīnām vaļā, lai tiktu klāt pie salona filtra, un tad sveiki, tev tur priekšā stāv kaut kas, jā, nu, kaut kā tā. Tā, otrais jautājums tev. Vai tev ir bijis kāds klients, kurš ir mēģinājis maksāt par remontu ar kaut ko citu, nevis naudu? Jā, ir bijis. Gribēju piesolīt medu. Jā, medu varēja dabūt. Tāds klients ir bijis. Es neizskatīšu opciju. Es nezinu, mēs līdz daudzumam nenonācām. Īstenībā tev būs 5 jautājumi. Trešais jautājums. Ja tavā personīgajā auto būtu iespējams klausīties tikai vienu dziesmu un visu mūžu tev būtu tas auto, bet tikai viena dziesma, kas tā būtu par dziesmu? Nu vai nu Whiskey in the Jar, vai nu Fuel, Metallica, jā, viens no tiem. Tā, 4. jautājums. Vai esi kādreiz domājis, ka kāda automašīna ir tik nožēlojumā stāvoklī, ka tai vajadzētu psihologu, nevis mehāniķi? Jā, ļoti bieži. Nu, daudz reiz. Ok, pēdējais jautājums. Kā tu domā, ko visbiežāk domā tavi klienti, kamēr gaida, kad viņa automašīnas tiks salabotas? Vai ir kādas idejas vai reāls atgadījums? Tā, ko viņi domā, gaidot mašīnu? Jā, kamēr tu remontē mašīnu, ko viņi domā? Nu, visādi klienti ir bijuši, jā, nu, teiksim, viens noteikti, ka sēž pieņemšanas telpā, gaida, kad tas beidzot mirklis būs, kad viņš varēs aizbraukt, kad pārāk ilgi kaut kas ir nogājis greizi. Es nedzirdēju pats sevi, sorry, man nav aizkriciet. Jā. Jā, tad noteikti ir klienti kaut kādi bijuši, kad nu noteikti mani tur tagad apčakarēs, kad kā var būt, ka tik ilgi nāk detaļa, kāpēc mana mašīna ir palikusi tik ilgi servisā, nu jā, kaut kādas tādas domas droši vien. Un pēdējais jautājums, kur atrodas tavs autoservis? Rīgā, Krusta baznīcas ielā, 12C, GT garāža.